Pulksten 21:55 minūtēm tādi jaunumi sportā, un tad Toms Brits par gaidāmo laiku. Vislabāk! Labvakar, laika ziņās. Šorīt atkal daudz vietu Latvijā bija salna. Zemākā gaisa temperatūra no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojuma stacijām bija Madonā -3,9 grādi, bet pēcpusdiena, lai arī vējaina un diezgan mākoņaina, tomēr jau jūtami siltāk par iepriekšējām. Zemgalē gaisa temperatūra vietām sasniedz pat +15 grādus. Nākamajā naktī daudz vietu Latvijas centrālajā un austrumu daļā laiks būs apmācies un ik pa laikam līņās, savukārt rītdienas gaitā tikai valsts austrumos pašos īslaicīgi uzlīs, pārsvarā rīta pusē un pēc tam vēlākā pēcpusdienā Vidzemes austrumos un Latgales pašos austrumos nedaudz līs. Un šī nakts jau paies bez salnām, gaisa temperatūra Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē, arī Vidzemes rietumos ap 7–8 grādiem, tāpat Latgalē 6–8 grādi, bet mazliet vēsāks būs Vidzemes augstienē, tur vietām temperatūra noslīdēs līdz 4–5 grādiem. Rītdiena pārsvarā saulaina, vairāk mākoņu pašos valsts austrumos, kur, kā jau teicu, brīžiem arī uzlīs, bet joprojām saglabāsies stiprs ziemeļrietumu vēju brāzmās 12–17 m/sekundē. Gaisa temperatūra piekrastē rīt būs ap 10–12 grādiem, pārējā Latvijā lielākoties 13–16 grādi, Zemgales dienvidos līdz pat 17 grādiem silts. Arī Rīgā nakts apmākusies un pārsvarā tās pirmajā daļā gaidāms arī neliels lietus. Temperatūra noslīdēs līdz 8 grādiem, bet rītdiena būs saulaina ar brāzmainu ziemeļrietumu vēju līdz 15 m/sekundē. Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs līdzīga kā šodien ap +14 grādiem. Arī trešdien daudz viet, īpaši valsts austrumdaļā, gaidāms īslaicīgs lietus. Nakts mazliet vēsāka, +1–+6 grādi, bet dienā temperatūra lielākajā valsts daļā ap 12–17 grādiem, piekrastē atkal vēsāks 9–11 grādi. Ceturtdiena jau paies bez nokrišņiem, temperatūra būtiski nemainīsies. Naktī +1–+6 grādi, dienā no 10–11 grādiem piekrastē līdz 14–17 grādiem pārējā valstī. Un piekdiena no visām garajām māja svētku brīvdienām būs vissiltākā, tad temperatūra daudz viet paaugstināsies un būs pat ap 20 grādiem, bet gaidāmi arī pērkona negaisi, bet pēc tam atlikušās brīvdienas būs atkal ar jūtami vēsāku laiku. Laika ziņās tas arī viss. Turpiniet skatīties Latvijas televīziju. Ar labvakaru!